pašiem savus trailers. Es тут есть. Autobusam bišķiņ savārsams sūdīgs. Tā kaut kā bišķiņ savārsam vajadzētu paregulēt. Tā jau staisiņa iet. Laižam uz Zviedriju. Saulīt spīd. Jāaizbrauc uz veikalu. Jāiepērk kaut paika Maksimā. Un tad jāaizbrauc jāsavāc otrs dišsalīdēs. Un tad jābrauc uz Zviedriju. Tur gaida kaut kas tāds, ko es baigi gribu parādīt. Būs ahuiena, viss būs ahuielā, kas man tur tik nesagaida. Tas ir pizģets. Būs kaut kas interesants. Es nevaru sagaidīt, kad jums varēšu to parādīt. Šī mūsu mazā kuldīgā. Jā, reku. Tā, reku, pa labi. Redz, tā kaut dzīvais muzejs. Vienreiz var aiziet. Jā. Tā reku jaunais baseins. Nu jau šveci. Jā. Tur kultūras šķūns kādreiz bija. Bet tagad tukšums. Tur čangaļ Mercedes stāv. Jā, tagad tā. Ops, reku. Tā kuldīgs Maksim vai nepazīt. Tad maziņš sūdīši. Jā. Šodien paziņoju baigi labo ziņu, tāpēc baigi jāskrien uz mežu. Tā būs rukāt, tā cītīgi. Jā. Kaut ko vajadzētu sieru. Tur apskalās pa vienu eināru. Jāielej ātri, jāuzlej degvielu. Kaut kas jāpestē. Armāns man savādāk netīrā nekā priekšā. Pa lēto jāielej. Cik maksā? Gandrīz neko. Ko mēs esam Zviedrijā. Izvācāmies no vienas mājas, paņēmām Armānu busu, tagad braucam uz nākamo māju, jau uz jauno objektu, kas būs 370 hektāru, vienā nogabalā pa lielam, kaut kāda ceļa pa vidi iet tikai meža, bet jau 400 hektāru jādo virsū, jābrauc iečakot jaunā māja, ievākties un varbūt vakarā uz mežu, tā vai skatāmies. Saulīt parādījusies, karavāns arī izvilkuši ārā. Tagad arī vasara sākusies, sola kaut kāds 11 grāds, bet Latvijai kā rādās siltāks, ka būs. Vienīgi te vajag līkumots seši, grūti viņus apdzīt. Tas mazās
mašīnīt. Labi, ka 3 litri, tad jau arī savādāk. Fråga räckvidd, utan man är ganska noga med i vilken typ av miljö man Visur notiek mežstrāde, viss vāc ārā, vēja gāzes. Visur smaržo pēc sveķa. Šitā ekologs vizina. Nezinu, kas ir zāģējis, harvesters. Nav redzam. Bet ekologs stāvēja. Paliels izskatījās. Vai daudz izgāzts. Un te jau pat nav viss izzāģēts. Kad tur vēl ir gāztie. Tie jau droši vien kādam citam pieter. Tie jau būs jāvāc. No ko es saņēmu savu busi. Braucu uz mežu. Jālaiž pastrādāt biškiņ nedaudz. Iesāk kādu labāku stūru. Ne viss izgāzies. Jo tur ir vēl viens hars atvests. Jo citiem vēl nedod darbu, tad ielikts manās cirsmās. Tur jau pietiks kādā mēnesī mums abiem ko darīt. Es domāju, ka mēnesis 400 hektāru vajadzētu būt izstrādātam. Man 2 nedēļām čist pietika. Galvenais, lai tehnika iet. Tā kaut kā vēl kādi 60 kilometri, man liekas, jābrauc. Kādu stundu, visticamāk. Jo pa granti daudz jāvalk. Tad jau būs mežā. Jo. Vajag apvāršņi. Ekologu visās malās te vēl viens izvedējs krāmējā. Nē, pa akmeņiem es domāju, ka ekologu, es nezinu pa foriem tie tur necilājā. Vai kā harvesters vajadzētu jau būt labākam. Tas jau pa tie akmeņiem te var izcilāties, izbraukt, sataisīt spogceļus priekš forwarder. Daudz ražīgāk droši vien varētu strādāt, gan force, gan harvesters. Vairāk izstrādāt to džonu, jo tur jābraukā klāt, jāņemās, jādarbojās. Ekologu meža izstrāde noteikti. Tās tehnikas te ir. Ekologs zāģēja. Nespēja nofilmēt. Nav laika apstāties. Laiks ir nauda un atbrauc, ja te strādāt. Rīta algas dienā. Ne rītā, šodien pirmdien, rītā algas dienā, tagad tā, alga vienmēr laikā, jā, tagad tā, es vēl laižu, man vēl kaut kur 11 kilometri, te jāgriežās nost pa graņķeni, jāpakaus kāds gabal, jā, dabūja raudi jāpabraukt pa granteni, biškiņi iebrauc te tur, kur vajag, gribēju pat tuvāko. Sanāk, bet bija labi, jā. Nebija jau sūdīgi granteni, varēja būt sūdīgā. Tagad tā, šeit pavasars iesācies. Tīdaliņ, tūdaliņ, tādaliņ. Busam kaut kas beigts. Grab. Varbūt atspēr, varbūt kaut kas cits. Bet kaut kas grab. Es šādi neredzēju, nav arī darba drēbes, baigi neskatījos, bet tāds pēc paši neredzēju, kur būtu kaut cilpu nolūzis. Tiks līdz mājām, tad jau uzmetīs atčolu, kas tur kratās. Te kaut kādi vajag, te izskatās viss izkalts. Skaisti. Jā. Saulīt spīd.
izskatās, ka man jābrauc. Varbūt kaut kur jānogriežās, varbūt arī nē. Te jau viens jau rukājis. A to puķītī Storenso. Man iepriekšējā reize arī blakām rukājis Storenso ar Kamaco. Meistari bija skatījās, kā es do virsū. Ritīgi kā es do virsū. Viņi tur laikam kaut kur netālu gāja zīmēt savus cirsums. Ja 2 gabala džipiņiem bija. Man liekas, te īsti nav nožujis. It kā plus 12 tagad rādās vakar. Saulīt īsti netiek klāt. Kaut kur daudzāk sniegs, kaut kur daudzāk dubļi, bet te viss ir gar zemi. Kad apnīgi pa akmeņiem braukt, viņas vienkārši salās čupiņā. Es nesaprotu, ka tas Armands ir. Kaut kas viņš čīkst, ka akmeņi daudz, ka te vienkārši salikuši džeki čupiņā. Un viss, problēma atrisināt. Skaists čupiņš. Nākotnē tu netraucies akmentiņu. Ne Armandu. Šitā paprolē kādreiz pastrādā. Jā, skaties. Kā zviedri. Nu ko, esam klāt mežā. Jauns dāmas uztaisīts. Nokabināju piekabu. Jau kāp harvesterā iekšā. Vēl kaut kas jāparāda, jā. Redz, dabūju jaunu uzlīmi, to es gribēju parādīt. John Beer. Jākāp. Nu, nē, tas nav mans kārs. Man nav ķēdes aizmugurē. Manējās tagad tepat tās pīkst. Vai. Kaut kas. Tīri. Reku ir mans harvesters. Jau pielaiž, lai kompīts ieslēdzās. Tā kabīni netīra. Brā. Es jau pat darbu drēbēm neatbrauc. Redz? Tā, šitas iet. Aizies palūrēt. Kas vēl te? Aizies palūrēt, kas vēl te ir. Tev viens nabaks noputējis mētājā. Vajag te vēl viens mētājā. Jau tvoju maķi apsās, vai komps nav palicis ieslēgts. Dažreiz trēlisti neizslēdzās. It kā viss ir tumšs, Armand, vai no tās ir labas ziņas vai sliktas ziņas. Grūti pateikt. Nu, labi. Ir savādākas ziņas, ir kaut kas dzīvē mainījies. Un, diemžēl, esmu nomainījis firmu. Un jā, tas iepriekšējais viss bija fakes. Šodien ne, no rītā sākšu strādāt ar citu tehniku. Un tas būs šis. Jā, tas ir ekologs. Redz. Kāds viņš skaitās, es nezinu.
Bet tāds man te būs verķīt. Cik stundas, es viņam nezinu. Nemācēšu pateikt, cik viņam stunda. Nezinu, kas arī tas ir. Arī, kas te ir vispār notiek. Īsti nezinu. Kā tie tandēmi te forši strādā. Tāds normāls sēdinācija. Pabrauc bišķi ir, jo krāsa nav uz ķēdēm. Galīgi nulīt nav. Volvo. Jā. Te jau laikam uzpildīs AdBlue. Jā, baigais korķis. Arī Volvo. Tie Volvo pārāk tuvu tēmi. Jā, es nopirku Volvo arī mājā. Kas mums te ir labs? Kas tas tāds ir? Ko te var darīt? Hidrēnu uzpildīt laikam. Kur te viņam degvielas bāka ir? Kas tas ir? Avārijas izēja. Jā. Kas viņam te uzzīmēts? Kaut kāds kloķīts. Bruņi pat nolaist lejā. Volvo Penta. Talītās būs Džons ieslēdzies. Varēšu sākt zāģēt, jo šajam, man liekas, nav, varbūt kaut kur ir atslēgas, nezinu. Bet nu man rītā skāpšu šito strādā. Atbrauks man instruktors, apmācīs, vai daudzis kaut kādas kastes laikam. Es esmu vīlies, zinu ko, ka te nav durvis. Man liekas, kaut kādiem modeļiem te ir durvis. Atslēgas iekšā ir. Daudz atslēgas. Oi. Vaigie kloķīši. Jā, kaut kas tur amortizējās krēslam. Tā ir vēl viens 11 stāv. Aizies palūrēt viņam galvu. Labi, aiziešu noslāpēt šito. Tur jau būs ieslēgusies programma. Bija jāpārbauda, vispār var pielaist. Kaut kas bļauj. Tas filtrs, kas man ir, būs atvests līdzi. Tūviši bļauj. Tā, kaut kā. Vai kas tas tā? Pasīja. Te biškiņa. Vai cirsim nav noslēgt? Kas? Ieslēdz šitas, lai Forestlinks ieslēdzās. Tā. Aizies past. Šlaikam palielam šis nostāvēt 3 nedēļas. Nu, es kā pabeidz maiņu tāšu stāvu. Reku. Es nezinu, vai es baigi rādījis vai nav rādījis. Zviedrija, reku. Zviedrijā šitāds paklājs izmanto. Pārbraukt asfaltam pāri vai kaut kur citur slapjākām vietām. Ieklāja. Un šitas viņam grābeklis, ko viņš var pagrābt. Jā. Tā kaut kā. Kaut kas teica, ka Zviedri tos paklājs varot ar lielo bufalo sadragāt. Es gan tam negribēšu piekrist. Ja es palūrāt, baigais vērķis, ne? Nu, ko, 2 reizē? Jā. Tā. Kas mums te ir? Swan Controls.
Tāpat es domāju, ka būs tā tur ekologi, ne, bet tā, kā viņi tā. Man te jau kaut kas ir skrūvējis kaut ko. Te jau kaut ko ir darījis. Kāpēc te ir kaut kas darīts? Man šodien zvanīja no ekologa, viņš neko neteica, ka viņš neiet. Viņi varbūt kaut ko te galvai, kaut ko te kabeli maina. Paprovēja iezāģēja. Vai kurš te ir iezāģējis kabeli? Jā. Bet paskatās, kas par ruļiem. Joktoju maņi. Man jau tik liela koka te nav. Reku mērulīts iekšā viņu. Nezinu, reku te diametrs. Reku viņam šitā te diametrs kaut kā tur regulējās. Interesanti. Šis tas mazīšs liekas pēc John Deere. No, tepat šitam nozīmī tā. Redz kā. 561. galva. Liela maz, nezinu. Viņš laikam tā kā 12 skaitās pēc John Deere skatā. Kas viņam pašam pa modeli, kur to es varēju redzēt. Nevien ciparas neredz. Nevienu ciparu neredzu, vai kaut kur bija, jūs redzējāt. Ekologs es tur. Es neredzu. Jūs redzat? Es nezinu. Nenoteikti. Kaut kāds 580. Vai kas tas tāds? Kaut kāds tāds vērķīts man te būs. Jā. Interesanti. Būs interesants pastrādāt. Kamēr vēl iemācīsies, ko viņš grib, tas no manīm. Tas zviedrs. Te tāds ir, ir. Šeit ir 100 hektāri, šeit. Te visur. Riņķi. Labi, man cies strādāt. Ekologi jūs apskatījušies. Kopējais parks, kur ir. Jā. Tagad tā. Tiekamies jaunajās epizodēs, kad vairāk varēs redzēt, kā man tur iet. Paprasīšu Zviedram, vai var pafilmēt, kurš man tur stāst vispār par to ekologu. Vienīgi tas droši nebūs latviešu valodā. Reku 580. Tas laikam ir modelis. Ko tas nozīmē, es nezinu. Bet, tas laikam ir modeļa kaut kāds cipars. Tagad tā, davai, до свидания. Darba inspekcija man mežā ir. Pagriezis muguru, lai es neredzu. Jā. Šo tad beidz, jā, to video. Tiekamies, vai vēl viens? Jā, vēl viens. Viņi man te bariņā nāk. Davai. Tā. Jā, tā vēl.